Ar vadmotīvu kustībā uz attīstību 25. septembrī biznesa centrā Rāmava atklāta tehnisko nozaru biznesa izstāde Biltim Tehnika 2025. Šeit lauksaimnieki uzņēmēji tiekas, lai diskutētu par nozares nākotni un iepazītu jaunākās tehnoloģijas. Un šogad izstāde ir vēl dinamiskāka nekā jebkad iepriekš, pulcējot vairāk nekā 200 dalībniekus. Ir daudz dažādi jaunumi, gan visās izstādes sfērās faktiski, gan lauksaimniecībā, būvniecībā, mežsaimniecībā, industriālās sfērās, aprīkojums noliktavai. Un katrā no šīm sfērām gan ir kaut kādas interaktīvas aktivitātes, demonstrācijas, iespējas redzēt kaut ko darbībā, kaut ko pašiem novērtēt, gan arī jauni dalībnieki, kas līdz šim Biltim Tehnika izstādē vēl nav bijuši. Tostarp arī ap 20 ārzemju uzņēmumi. Šogad esam kopā ar klientiem uzsākuši vairākas jaunas sadarbības iniciatīvas, un tā piemēram demonstrācija jomā ir meža zonā būs forwarder lielais demo, kur būs redzami gan lielāki, gan mazāki vidēja izmēra forwarderi un harvesteri, un profesionāļi varēs arī paši pamēģināt, kā tad operēt, cik mašīna ir atsaucīga un konsultēties ar speciālistiem. Te ir tiešām ļoti plašs klāsts, ir gan iekšienē liela apjomā tehnikas, gan arī beidzot ārpusē, gan ar dažādām trušu un tomātu izstādēm. Tā kā tiešām te ir ikvienam apmeklētājam, ko iesākt darīt, bet arī uzņēmumiem ir tiešām iespēja apsteigāt stendus apkārt un iedvesmoties savai, varbūt tādai ikdienā, kad tu esi iegrimis ikdienas darbos, nofokusējies ļoti uz savu biznesu, tad šeit var nedaudz tā paiet soli malā un gūt jaunu iedvesmu. Bez tam izstāde kā ik gadu papildina diskusijas un semināri par aktuālākajām tēmām tehniskajās nozarēs. Un arī šogad to ieraksti būs pieejami mājaslapā rāmava.lv. Ja runājam par būvniecību, tad kopā ar partneriem mēs saskatījām, ka ir iespējas diskutēt un uzlabot procesus pie pasūtījumu veikšanas un projektēšanas un plānošanas jautājumiem, arī līguma jautājumiem. Savukārt lauksaimniecībā laikam visaktuālākais ir šī gada izaicinošā sezona un kā tad varbūt ir kaut kādi atbalsta jautājumi, ko var izmantot, vai risku vadības instrumenti, vai kādas būtu labākās stratēģijas sarežģītu jautājumu risināšanā. Šeit būs īpaša tikšanās ar zemkopības ministrijas iestādēm sestdien, 27. septembrī. Tas ir tas, par ko mēs rūpējamies, lai apmeklētāji un dalībnieki būtu pēc iespējas vairāk šeit, būtu pēc iespējas plašāks piedāvājums, plašākas iespējas diskusijām, idejām, salīdzinājumiem. Un līdz ar to tad arī šis rezultāts, nākotnes ieceras, dažādas pieejas darbam, ko varētu ieviest nākamgad, aiznākamgad, lai viss šis rezultāts būtu pēc iespējas labāks, ražīgāks un foršāks gan dalībniekiem, gan apmeklētājiem. Turklāt šogad noslēgts arī memorands ar Ukrainas uzņēmumu pārstāvjiem. Sadarbība mums ir jau šobrīd, bet taps arī nākamā gada laikā, arī uz 26. gadu. Līdz ar to šobrīd mēs redzam izstādē gan uzņēmumus no Ukrainas, 7 gabalus, gan arī no citām valstīm. Un plānojam sadarboties un redzēt arī plašu, interesantu piedāvājumu no ārvalstīm arī nākamajā gadā. Izstādē apmeklētājiem bija iespēja apskatīt arī šķirnes trušu, mājputnu un lielopu mini izstādes, iegādāties vietējos stādus un mairažotāju produkciju.